Vēlēšanu uzvarētāji ierodas Rīgas pilī. Valsts prezidenta uzsāk konsultācijas ar 9. Saeimā ievēlēto partiju pārstāvjiem. Valdība vēl aizvien nespēja vienoties par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību. Kā panākt, lai nodokļu likmes tiktu piemērotas taisnīgi? Viens cilvēks gājis bojā un vairāk nekā 100 ievainoti 2 metro vilcienu sadursmē Itālijas galvaspilsētā Romā. Psihologu un eksperti apmeklē Latvijas skolas, lai skaidrotu smēķēšanas, dzeršanas un citu atkarību radīto postu. Valsts prezidenta Vairavīķa Freiberga premjera amata kandidātu nosauks bez liekas pauzes, tiklīdz būs gatava to izdarīt. Šodien viņa tikās ar Tautas partiju, tādējādi uzsākot konsultācijas ar 9. Saeimā ievēlētajiem politiskiem spēkiem. Savu vērtējumu prezidents teiks nākamnedēļ, kad būs uzklausītas visas partijas. Vairāk stāsta Ģirds Dripe. Uzvarētāji ierodas Rīgas pilī. Tieši ar Tautas partiju, kur guva vislabākos panākumus vēlēšanās, valsts prezidenta uzsāk konsultācijas ar 9. Saeimā ievēlētajiem politiskiem spēkiem. Tautas partija pie prezidents ieradās ar Zaļo zemnieku, kā arī Pirmās partijas un Latvijas ceļa apvienības atbalstāja Gram Kalvītim. Šī tālāk vismaz publiski jaunās valdības veidotāji pat labam nav tikuši. Nav izvēlēts 4. partners un nav pat skaidrs, vai tāds vispār būs. Saruna bija ļoti vērtīga, ļoti konstruktīva. Mēs runājam par darāmiem darbiem, kas attiecas uz koalīcijas metiem un koalīcijas modeli. Tas ir nākošo nedēļu jautājums, kas neapšaubām šī saruna palīdzēja mums dot zināmas vadlīnijas. Kopš es piedalos valdības veidošanās, es neesmu redzējis nekad tik konstruktīvu debati no iespējiem partneriem, no valdības kodola, kad runājam par lielām lietām. Jo principā jau teorētiski jau varētu valdību sastādīt ātri. Tiešām ir jāvienojas, kas būs tie darbi darāmie, kāds ir tas veids, kā darīsim. Tāda debata nebija pēc iepriekšējās Saeimas vēlēšanām, tagad tā ir. Valsts prezidents sarunā īpaši interesējuši migrācijas, nodarbinātības, izglītības un zinātnes jautājumu, kā arī tiesas sistēmas stiprināšanu. Prezidenta ir interesējusies, kā partijas varēs sastrādāties, ar kurām būs vieglāk, bet ar kurām paredzam kādu apgrūtinājumu. Prezidenta arī norādījusi to, ka šobrīd ir jāizmanto šī objektīvi pozitīvā situācija, kad Latvijā atšķirībā no daudzām citām Eiropas valstīm ir zināma stabilitāte, nav vērojams, teiksim, dažādas svārstības un politisko kursu maiņas, kādas, ar kurām šobrīd saskars dažas valsts Eiropā. Un tāpēc šī pozitīvā stabilitāte ir jāvērš patiešām nākamam caurājienam valsts attīstībā. Pēc viņas domām tas ir iespējams, bet, protams, tas atkarīgs šobrīd arī no pašām partijām, kā viņas savās pozīcijās un nākamajā Saeimā un valdībā to spēs īstenot. Par konkrētām personāliem šodien nesot runāts. Prezidents vispirms vēlas uzklausīt visas partijas un tad sniegs savu situācijas vērtējumu. Konsultācija rauns Rīgas pilī starp prezidentu un 9. Saeimas politiskiem spēkiem noslēgsies nākamnedēļ. Ir Drips ar Gezavu Rakņos, LNT. Prezidents konsultācijas ar politiskajām partijām notiks atbilstoši partiju iegūtajam rezultātam vēlēšanās. Nākamajos sarunām Rīgas pilī piekdien dosies Zaļo un Zemnieku savienības, kā arī Jaunā laika pārstāvji. Savukārt rīt mūsu kolēģi raidījumā 900 sekundes par jaunās valdības veidošanas gaitu izvaicās ministru prezidentu Aigaru Kalvīti. Pirms Saeimas vēlēšanām partija Jaunais laiks pacēla lozungu ar demokrātiju pret cinismu un skrēja uz Ventspili. Pēc vēlēšanām skanīgais lozungs šķiet aizgājis nebūtībā. Partija ir gatava strādāt valdībā ar cilvēkiem, kurus vēl pirms pavisam neilga laika ļoti ienīda un nicināja. Vai šādi rīkojoties Jaunais laiks pats nav bijis cinisks pret saviem vēlētājiem? Atbildi meklē Gatis Suhaveckis. Nu tad, lai mums izdodas skrējiens no Rīgas uz Ventspili, vēlēsim veiksmi! Bruņojušies ar saukli ar demokrātiju pret cinismu un grāmatu korupciju postkomunismu valstīs, partijas Jaunais laiks biedru un atbalstītājs skrēja uz Ventspili. Akcijas mērķis – atgūt uzticību politiķiem. Partijas skatījumā tautas uzticību valsts vīriem sagrāvis cinisms, ko politiķi iekļāvuši savā arsenālā. Kurzemes ostas pilsēta izvēlēta tāpēc, ka Jaunā laika biedri tur piedzīvojot represijas un Ventspils mēra, un toreiz arī premjera amata kandidāta Aivara Lemberga vadības stilā šie politiķi saskatīja diktatoriskas tendences. Demokrātijas skrējiens kļuva par Jaunā laika priekšvēlēšana kampaņas skanīgāko notikumu. Šeit ir Latvija, šeit ir Antmalā, šeit ir mūsu tēvu dzimtenē. Nu jau pietiks dziedāt.
Pēc tam, kad Ventspils tika sasniegta un vēlēšanās iegūts 18 vietas parlamentā, jaunajam laikam vairs nebija iebildumi sarokoties un sēsties pie viena saruna galda ar līdz tam tik ļoti nīsto Aivaru Lembergu. Emocijām nav vietas, ja runa ir par vēlētājiem, saka Sandra Kalniete. Viņa uzsver, ja pilsoņi ievēlētos cilvēks ir uzskatījuši par cienīgiem būt Saeimā, tad ar visām labējām partijām ir jārunā par valdības veidošanu. Vai nav cīniski pret jūsu vēlētājiem tagad runāt, piemēram, ar Aivaru Lembergu? Jaunais laiks uzskata, ka tas mandāts, ko mums ir devuši vēlētāji, atdodot par mums tik daudz balsis, lai mums būtu 18 vietas Saeimā, mums uzliek pienākumu arī atbildīgi uzturēties pret šiem uzdevumiem. Un nepalikt malā? Un pats būtiskākais - nepalikt malā. Jaunais laiks gan nevilcinājās palikt malā, kad tam kļuva nepieņemams darbs Aigara Kalvīša vadītajā valdībā. Savu principu dēļ partija to pamet, un tās 24 Saeimas deputāti pārgāja opozīcijā. Gatis Suhoveckis, Aivars Baltmans, LNT. Valdība vēl nespēja vienoties par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību. Valdošā koalīcija nav tikusi skaidrībā, vai nedraud korupcijas briesmas, ja pašvaldībām būs tiesības noteikt nodokļa lielumu katram īpašniekam atsevišķi. Tomēr agri vai vēlu valdībai lēmums būs jāpieņem, lai nepieļautu nodokļa lēcienu, kas var izputināt daudzas mājsaimniecības. Mārjānsona turpina. SOS signāls par gaidāmo nodokļa lēcienu atskanēja pagājušajā ziemā. Plānotais nekustamā īpašuma nodokļa apjoms, ko rēķina pēc kadastrālās vērtības, daudziem privātmāju īpašniekiem Rīgā, tās apkārtnē un Jūrmalā nozīmētu bankrotu. Tādēļ valdības teikšus izveidoja darba grupu, kas pirms dažām dienām nāca ar risinājumu. Nekustamā īpašuma nodokli jāprēķina katram īpašniekam citādi, sākot no 0,1 līdz 1,5% no īpašuma kadastrālās vērtības. To, cik lielu nodokli katram piemērot, izlemtu pašvaldība. Viņām ir labāk nekā valdībai redzams, kāda ir šī jautājuma puse. Kas tur dzīvo iepriekš, kas tur dzīvo tagad. Kādam tas ir jāizvērtē. Es baidos, ka valdība to noteikti nevarēs izvērtēt, vai finanšu ministrija vai kāda ministrija atsevišķi. Tomēr valdošā koalīcija par nodokļu piemērošanu vēl nav vienojusies. Plānā ir viens slīdens punkts, kā nodrošināt, lai pašvaldība nodokļu likmi piemēro taisnīgi un uz šī rēķina nesāk zelt korupcija. Protams, ka jebkurš lēmums, kuru var pieņemt subjektīvi, kāda pašvaldības vai valsts amatpersona, protams, palielina risku negodīgu lēmumu pieņemšanā. Tāpēc arī šāda sistēma nevar būt par vispārēju kārtību. Premjeras gan brīdina, no nodokļa neviens atbrīvots netiks un nodokļu sloks nesamazināsies. Tas, ka būs katrā ziņā vairāk jāmaksā nodokļos, tas ir pilnīgi skaidrs, jo šobrīd nekustamā īpašuma vai zemes nodoklis ir minimāls. Praktiski cilvēki nemaksā šo nodokli. Viņš ir ļoti mazs. Par nekustamā īpašuma nodokļa galīgo lēmumu pieņems jaunā valdība. Tā aprēķināšanas kārtībai jāstājas spēkā 2008. gadā. Mārjānsona, Raisbrāns, LNT. No nākamā gada janvāra minimālā alga Latvijā būs 120 latu. Tā šodien nolēma valdība. Līdz ar to minimālā darba samaksa būs par 30 latiem lielāka. Minimālās algas pieaugums norit saskaņā ar iepriekš pieņemto valdības plānu. Ministra šodien arī sprieda, ka pedagogu darba samaksa vairs nebūtu jāpiesaista minimālajai algai, jo skolotāju algu palielināšana notiek pēc cita grafika. Tomēr par to valdība vēl lēms, izskatot nākamā gada budžetu. Tiesnešiem jāizvērtē savs un kolēģu tālākais darbs. Tāpēc 2 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnešu aizturēšanas saka augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns. LNT ziņu raidījumā 900 sekundes Guļāns norāda, ka 2 korupcijā apsūdzētu tiesnešu aizturēšana ir vērtējama kā pagrieziena punkts Latvijas tiesu sistēmā. Gadījums, manuprāt, daudziem tiesnešiem liks pārdomāt, liks daudz rūpīgāk vērtēt tos apstākļus un informāciju, kas ir viņa rīcībā, un varbūt arī izvērtēt savu kolēģu rīcību. Es domāju, ka šis gadījums ir pietiekoši nopietns, un tas ir arī pamats, lai tiesneši savā vidū pārdomātu, kas būtu darāms tālāk. Ziņās jau stāstījām, ka pagājušajā otrdienā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aizdomās par kukuļņemšanu aizturēja Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāju Irēnu Poļikārpovu un šīs tiesas tiesnesi Beatrisi Tāleri. Knapa apgalvo, ka abu amatpersonu kukuļošanas gadījumi nav savstarpēji saistīti. Tiesneses apcietinātas uz 30 dienām.
Šodien tieslietu ministrs Gunters Grīnvalds abas apcietinātās tiesneses atstādināja no amatiem. Aizdomās par kukuļa došanu tiesnesei aizturēta zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Spore, arī viņa ir apcietināta. Visas 3 apcietinātās tieslietu sistēmas darbinieces ievietotas Iļģu ciemas sieviešu cietumā. Vēl 2 šajā lietā aizturētajām privātpersonām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Viens cilvēks gājis bojā un vairāk nekā 100 ievainoti 2 metro vilcienu sadursmē Itālijas galvaspilsētā Romā. Viens metro vilciens lielā ātrumā ietriecās otrā vilcienā, kas bija apstājies pieturā.